Watch me go, go, never slow, slow. Make 'em whoa, whoa. Watch me go, go, go. Watch me go, go, never slow, slow. Make 'em whoa, whoa. Watch me go, go, go. Ready, set, go. Ready, set, go. Like Tesla, future even better. Shooting like stars, turbocharged. I'ma go get. Čau, ja godīgi sakot, es īsti nezinu, kur tad šitais video sērija novedīs, jo vispār tā ideja par šo video un es domāju, arī tālāk sekojušiem video ir briedus jau kādu laiku. Bet, tāda rīktīga atbilde, kad tie, tādi video jātais ir atnācis, principā, pavisam nesen īstenībā vakar, kad es liku iekšā mūsu podcastu teaseri. Podcastu sarunas, labi, kāda nozīme? Sarunas, podcastu, tad visi sapratīs, pa ko iet runa. Teaseri, un es pastījos vienkārši, kas tad īsti, kas tur kanālā ir, ko es esmu taisījis, kaut kad sanāk. Un es sapratu, ka baigi stulbi, ka es visus šos gadus neesmu turpinājis darīt to, ko es biju iesācis. Jo ir tik stilīgi pastīties, ko es domāju pirms 5-6 gadiem, kāda bija uztvere, kāda bija sapratne, un ko tad vispār kāds bija ambīcijas un tās domas, ko gribās izdarīt. Un vispār tā, stilīgi liekas. Un tad, bet es arī saprotu, kāpēc, man tā kā īsti, līdz galam nebija skaidrs, ko tad es varu īsti tā dot caur tiem video, un tāpēc arī es viņus netaisīju. Bet šogad man ir kaut kā tāda, kaut kā atgriezusies tā sajūta. Un tā sajūta ir tāda, kad man ir sajūta, ka es varu, tā kā, ne tikai sev atstāt kaut ko atcerēties un būs tāds, wow, nice, tajā laikā es domāju tā, tajā laikā es darīju tā, bet ka es arī varu dot kādam citam iespējams atbildi uz kādu viņa jautājumu, jo man dzīve arī šobrīd ir tādā ļoti interesantā punktā, un pagājušais gads ļoti daudz ko mainīja manā dzīvē, un tad ar draugiem un čomiem un paziņām runājot par to, tādām man aktuālām lietām, manām pārdomām, nerad es saskāros ar to, kad ir tāds, hei, jā, vecīt, man ir līdzīgas domas, man ir līdzīgas pārdomas, man ir līdzīga varbūt kaut kāda neizpratne. Un es domāju, ka tas man radīja tādu sajūtu, ka šie video var būt īsnībā noderīgi. Ne tikai man, bet arī kādam citam. Un tas ir baigi forši. Bet, ko tur daudz vilcināties? Principā, tas viss ir ap to, ka es aiz tās kameras otrā pusē jau esmu vairāk kā 13 gadus. Ne jau, protams, katru dienu, bet vairāk vai mazāk. Pēdējos dzīves 13 gadus esmu veltījis, lai attīstītu prasmi fotografēt un prasmi filmēt. Un pa ceļam es esmu
arī pats bijis šajā pusē kamerai, gan stāstot par kaut ko, kas man ir svarīgs, gan vienkārši dokumentējot kaut kādas dzīves procesus un mirkļus. Un pa ceļam jau vispār ļoti daudz, kas ir noticis, gan pateicoties kamerai, gan ne tik daudz saistībā ar kameru, varbūt vairāk ar sporta veidu saistībā vai ar jebko citu. Bet tas pagājušais gads man beidzās ar tādu pārdomu par to, ka kur tad es virzos? Kur un kāpēc un kas no tā visa, ko es daru, ko es varu, ko esmu attīstījis, kas ir tas, kas man uzrunā visvairāk. Un arī, protams, tā realizācija, kā to izdarīt. Tam arī ir tikpat liela nozīme. Un tad jau kā visi, arī es apņēmos kaut ko izdarīt. Un tā man tā doma ir tāda, ka šajā gadā es gribu saprast, vismaz šobrīd, kas tas ir, ar ko man deg acis, par ko man ir vēlme cīnīties un ko darīt, ko dot. Jo tie talanti ir daudz un tās iespējas arī daudz. Un es kā tāds kārtīgs entuziasts un sirdī un tur visi pazīstamie, kas skatās, droši vien pasmāja tagad, kāpēc, ka mūždienu pozitīvo savu nostāju man jau viss ir iespējams. Un tāda lieta, es domāju, ka tā ir viena no lietām, kāpēc man šobrīd ir tāda bišķiņa, tā kā jūtos nedaudz iesprūdis kaut kur, jo ir tik daudz lietas, ko es daru labi, ka faktiski es jebkuru no šīm lietām attīstot varētu gan nopelnīt, gan tīri forši dzīvot. Bet tas, ko es vēl neesmu sapratis, ko es ar šajā gadā centīšos izdarīt, ir, vai man ir jāizvēlas kāda viena vai vairākas lietas, vai man jāveido ir komanda, liela komanda, aģentūra, vai man ir jābūt vienam kā speciālistam, kurš spēj kā tādam one-man army, jo tā arī nereti mani klienti pēdējos gados man ir saukuši. Un arī pats tā jūtos, jo tiešām gan dizainos, gan foto, gan video jautājumos, gan mārketinga jautājumos, gan dažādos tehniskos jautājumos, mājaslapu būvniecībā, zīmola vedībā, zīmola attīstībā, stratēģijās. Man kaut kāda pieredze šogad laikā ir sakrājusies, un es arī ļoti daudz esmu mācījies, apgūs un lasījis un centies izzināt un konsultējies. Līdz ar to tas, ko es mēģinu šobrīd saprast, ir, kurš tad no tiem virzieniem, jo tā mūsdienu pasaule ir tāda ļoti interesanta. Jo viss, es arī pastījos uz grāmatām, ko es lasu, un kādu saturu es patērēju YouTube, apmācībās, viss kaut kur. Un es sapratu, ka tā pasaule tendējas uz to, ka tev jābūvē tā lielā industrija, tev vajadzīgi ir komanda, ja tev nebūs komanda, tad tu nevarēsi nopelnīt. Ja tur, un es arī saprotu tās raizes, jo arī pagājušajā gadā es veicu diezgan nopietnas izmaiņas savā uzņēmumā. Un jau kādu brīdi darbojos, vismaz in-housā viens pats, protams, turpinu sadarboties ar foršiem cilvēkiem un kolēģiem un freelanceriem un citiem uzņēmējiem. Un, protams, rādās tā sajūta, hei, bet ja es tagad saslimstu vai kaut kas notiek,
Tas nozīmē, ka es nevaru izpildīt tos darbus, tas nozīmē, ka neienāk tā nauda, un ka tad arī vispārējais, dabiski, tā kā sastrēgst, kas ir saprotam, jā. Bet no otras puses, vai tas apjoms un tā lielā komanda man padara laimīgu? Skatoties apakaļ pēdējo gadu pieredzes, tieši otrādi man visu laiku gribējās tikt vaļā no komandas. Un ne jau tāpēc, ka komanda bija slikta, komanda bija lieliska, bet es nedarīju to, ko es gribēju. Es nedarīju to, kas man padevās vislabāk. Es vairāk laika patērēju menedžējot komandu un domājot kaut kādas lietas, kas bija svarīgas. Bet tagad, un arī pastoties apakaļ, visveiksmīgākie projekti bija tie projekti, kurus es realizēju pats. Un es runāju par to, ka tie projekti bija tā kā 10 reizes, 15 reizes, 20 reizes veiksmīgāk nekā daži labi projekti, ko mēs ar komandu kopā realizējam. Un tur nav vainojama komanda. Es domāju, ka tas vairāk saistīts ar manu personību vai manām vispār iekšējām vēlmēm. Bet tā ir vēl viena lieta, ko es sapratu pagājušajā gadā izskaņā, ka man ir jāsaprot, tad kādas īsti ir tās manas vēlmes. Jo galā es jau būvēju to uzņēmumu, es būvēju savu karjeru, es būvēju savu dzīvi. Un tā kā man piedzima meitiņa pagājušā gada sākumā, tad ļoti daudz lietas salikās tā kā pa plauktiņiem, pa prioritātēm. Un šajā gadā es saprotu, ka mans uzdevums ir saprast, kādu to nākotni es gribu veidot. Gan savā uzņēmējdarbībā, gan savā ikdienā, gan savā ģimenē. Un es teikšu godīgi, es jau sāku nojaust, uz ko es gribu iet, bet vēl nedaudz ir jāsadzird sevi. Un tāpēc es domāju, es iedalīšu šo gadu vairākās fāzēs, caur kurām es vedīšu arī jūs, un dalīšos ar tām savām pārdomām. Kāds to dara savā žurnālā, es arī to daru žurnālā, bet īstenībā, ja es esmu cilvēks, kam padodās diezgan ērti justies kameras priekšā un arī viss šī tehniskā puse, kas attiecās uz video filmēšanu, kāpēc lai es neizveidotu šo žurnāliņu par tādu video projektu interesantu. Un ja kaut vai viens cilvēks, neskaitot man pašu, iegūs kaut ko no šiem video, es domāju, tas būs vērtīgi. Tāda tā doma. Un pastīsimies, kā tad šis gads mani vedīs un kur vedīs. Jo darīt mēs varam visu ko un izdarīt, ja grib, visu kaut ko var izdarīt tiešām. Tikai tā darīšana un tā vēlēšanās ir tā robeža. Bet ja tu gribi kaut ko veiksmīgi darīt, ir jāsadzird savu sirdsbalsi, ir jāsadzird sevi un jālaiž caur to prizmu. Un tas es esmu absolūti tikai un vienīgi šādam formātam. Absolūti. Tas ir vienīgais veiksmīgais veids, kā tu vari izdarīt kaut ko. Ja tu dari, laižot caur savu prizmu, caur savu iekšējo prizmu. Un ja tu, tas nav tev nekas tajā procesā, tas nav tavs sirds aicinājums, tavs sirds balss, tavu misiju, tad agrāk vai vēlāk, un bieži vien tas notiek vēlāk, tad, kad vēl mazāk mēs to gribam, tu pārtrauc. Pārtrauc darīt to, ko tu dari. Pārtrauc attīstīt to, ko tu esi attīstījis jau gadiem. Un es teiktu tā, ka es ar uzņēmēju darbību nezinu, vienalga, tagad es topu par uzņēmēju. Bet pēdējos 4 gadus man ir uzņēmums, kuram ir bijuši gan augšas, gan apakšas. Es esmu pieļāvis daudzas kļūdas un no tām mācījies. Un, kā saka, to savu uzņēmēju ceļu
es eju, veidoju, un īstenībā pagājušā gada beigās es sapratu to, ka ne jau tas uzņēmums ir tā atbilde, bet tas, kāds es esmu kļūs, veidojot to savu uzņēmumu. Nu, kas man ir mainījies, kas man ir uzlabojies, gan no zināšanu viedokļa, gan no izpratnes viedokļa, gan no visādiem viedokļiem. Un tagad tas jautājums, ko ar šīm mācībām, šīm uzvarām, šīm zaudējumiem es tagad varu izdarīt. Un kas ir tas, kas man jābūvē tālāk? Jo es teiktu, ka pirmos 2 uzņēmējdarbības gadus man bija ļoti skaidra tāda misija, tāda vīzija par to, ko es gribu izdarīt. Un tad nākošajos 2 es jau sāku nodarboties vairāk ar Exceli un jāiet tajā virzienā, jo no turienes nāk nauda vairāk. Un tādu mētāšanos, nevis to iekšējo, to sirdi vai kaut kā, tad nebija tik svarīgi vairs tie. Kaut kā es to savu misiju pazaudēju pa ceļam. Un kaut arī mēs gājām tajā virzienā, kur likās, tur būs lielāki ienākumi, lielāka izdošanās veiksmi, mēs tik daudzreiz vairāk zaudējām. Tiešām tik daudzreiz vairāk zaudējām, ejot to ceļu, nekā mēs būtu ieguvuši, es tā domāju, es nezinu. Nekā mēs būtu ieguvuši, ja mēs būtu gājuši to ceļu, kurš iespējams uz to brīdi neizskatījās finansiāli izdevīgs. Bet, ja tas būtu bijis vairāk sirds ceļš, tad noteikti tas rezultāts būtu bijis labāks. Bet es aizgāju to ceļu, ko es aizgāju, un šie pēdējie 2 manas uzņēmējdarbības gadi ir bijuši pilni ar mācībām, ar kļūdām, ar lieliem zaudējumiem un atgūšanās periodu un izlīdzināšanas periodu, un tik daudz viss kaut kas ir noticis. Un pat tad, kad liekas, jau es esmu tā kā varbūt nedaudz saprats un vairs tās lielās kļūdas nepieļaušu, tad bams, iespējams, atkal kāda kļūda. Bet neskatoties visām tehniskām, juridiskām un citādām formāta kļūdām, kuras tik pieļauts, vislielākā kļūda, ko es domāju, ka es pieļauju, un es esmu pārliecināts par to, bija tā, ka es pazaudēju to saikni ar to savu misiju, ar to savu sirdsbalsi. Un es domāju, ka šis gads būs lielisks gads tieši tāpēc, ka es gribu atkal sadzirdēt to savu sirdsbalsi, to savu aicinājumu. Un mēs katrs zinām, kad mēs redzam, vai tas ir uzņēmējs vai speciālists vai vienkārši cilvēks, vai tur nav svarīgi, kas tu esi. Bet ja tu ej to sirds ceļu, to sirdsbalsi ceļu, to savu aicinājumu, to savu misiju, tad cilvēki jūt to. Mēs visi zinām to vienu draugu, kurš rīktīgi iet, iespējams pat pilnīgi pret visām spalvām, straumēm, vispārējo, bet viņš iet savu ceļu, un mēs zinām to. Mēs varbūt nepiekrītam kādreiz un domājam, ko viņš tur parās, bet mēs zinām, ka viņš iet to savu ceļu. Tad man šis gads ir par to, lai atgūtu to savu ceļu, lai atkal ieraudzītu to savu ceļu. Un iespējams, tas būs citādāks, kā tas bija iepriekš. Iespējams, tas būs tāds pats. Iespējams, tas būs pilnīgi kaut kas jauns. Es nezinu. Bet šobrīd es esmu kā balta lapa, kur ir atvērta, un es rakstu. Es pats rakstu savu dzīves ceļu, kā ik viens no mums. Un šo procesu es ceru dokumentēt un ar to dalīties. Šogad daudz plāni, šogad daudz foršas lietas. Tā ļaujos plūsmām. Būs sarunas, būs mans pārdomas. Ir grūti, bet es centīšos būt atvērts. Tā no sirds izklāstīt to savu pārdomu. Arī tagad bišķi ir tāds, nav baigi cringe. Arī tagad bišķi ir tāds, vai man vajag to visu stāstīt? Bet kaut kur iekšā ir tā sajūta, ka šis ir kaut kas vērtīgs. Šis ir kaut kas tāds, ko tā mūsdienu skaistā pasaule bieži vien nestāsta.
Un es neesmu šeit, lai pačingstētu. Tā ir otrā puse, ko mēs tagad darām. Man absolūti tas nav iemesls, kāpēc es to daru. Es zinu, kur es esmu vainīgs, un es šobrīd cenšos saprast, kā to uzlabot, kā to sakārtot. Un es neesmu bēdīgs par sliktām lietām, kas ir notikušas manā dzīvē, jo tās man ir nesušas vislabākās mācības, no kurām es esmu mainījis tik daudz ko un tik daudz ko iegūst. Kaut arī tajā brīdī, kad tās ir notikušas, iespējams, es jūtos ļoti bēdīgs un slikti. Un sēdēju tajā savā telpā ar to vienu gaismu viens pats, jo dienas beigās lēmumu pieņemam katrs no mums, neviens cits. Mēs piedzimstam vieni un mēs nomirstam vieni. Un tā arī īstenībā pa dzīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, vismaz man, sadzirdēt to savu sirds balsi. Tāds tas gada sākums. Plāni lieli, plāni forši. Bet šogad plānoju saprast un darīt to, ko sirds saka. Ļaušos. Vienkārši būšu tas, kam man ir jābūt. Un novēlu arī tev šajā gadā sasniegt, sadzirdēt sevi. Un par tiem timelapšiem, tagad smuk office tur fonā izstās, studiju fonā izstās. Tik forši. Zinu, ka tie cilvēki, kas man pazīst, smējās, jo atkal es esmu pārkārtojis office vai studiju. Man patīk pārmaiņas. Es nezinu, kas tas ir, bet laiku pa laikam man vienkārši vajag pārmainīt to savu vidi, to savu office vidi. Tagad tāds izkārtojums. Iespējams, pēc 3 mēnešiem būs atkal cits. Labi, viss. Forši, paldies, ka noklausies visu man garo sarunu. Ja tev arī ej kaut kam tādam cauri šobrīd, tad iekomentē apakšā, padalies ar savām pārdomām. Un es saku, ka tev izdosies. Galvenais ieklausies sevī. Lai tev forša diena.